kristāla trauki pie manis atnāca pirms 2 gadiem vasarā. Tas bija vēl pirms kundalīni jogas. Un kaut arī skaņu terapija man ir bijusi būtiska un klātesoša jau kopš bērnības. Un savā laikā klavieru spēlēšana man ir bijusi mana vienīgā pieejamā bezmaksas psihoterapija. Tomēr šī trauku nonākšana pie manis tādā mirklī bija diezgan mistērija man pašai, nerunājot par pārējo ģimeni, kur vispār nesaprata, ar ko es īsti nodarbojos. Citi to sauc par pusmūža krīzi, citi sapratīs, par ko es runāju, ka reizēm no zemapziņas uzpeld informācija, ar kuru nav pat jēgas necīnīties, nedz arī mēģināt kaut kādā veidā viņai pretoties. Ir vienkārši skaidrs, ka es to darīšu. Un tas bija ar šiem traukiem. Un kristāla trauki pie manis atnāca pirmie. Gongi sekoja pēc tam. Šis mans draugs ūdens gongs, kas ir fonā. Es labprāt jums viņu ieskandinātu. Bet vispirms es gribu izstāstīt, kā tas var gadīties, ka pirms nonākt pie manis, šis gongs aizceļoja uz Igauniju. Un pateicoties tam, ka nosūtīšanas adrese bija ierakstīta, samisējoties iepriekšējai pasūtītājai, kas ir jogas pasniedzēja Igaunijā, es iepazinos ar ļoti interesantu cilvēku Tallinā, kam ir sava arī kundalīni jogas studija, un viņai turklāt un mums ir kopīga jogas pasniedzēja. Tātad pasaule ir diezgan maziņa, un viņa pirms tam bija sapņojusi par savu ūdens gongu. Tādēļ mans droši vien aizdevās pie viņas, lai viņai būtu iespēja to pieredzēt. Pārējie 2 gongi, kurus es gaidīju pusgadu, jo process ir ilgāks, un tas nav kā iet veikalā un nopirkt maizes klēpiņu. Kad beidzot man paziņoja, ka jūsu gongi ir ceļā, es no nepacietības biju ļoti satraukta. Drošības labad vēlreiz pārliecinājos, vai mana adrese ir ierakstīta pareizi. Jā, protams, viņa ir ierakstīta pareizi. Un tajā mirklī, kad man atnāk ziņa, ka mani gongi ir Lietuvā ar visu manu pareizo adresi, es saprotu, ka man ir ceļojošie gongi, kuriem patīk vispirms pārbaudīt, kā izskatās pasaulē, pirms viņi ierodās pie manis. Un lielā mērā dzīve ir ceļojums, un es esmu vairāk orientēta uz procesu un tā piedzīvošanu pēc iespējas piepildītākā veidā. Tādēļ arī ārpus savas līdzšinējās profesionālās identitātes es esmu fizioterapeite. Es meklēju paplašinājumus un nedaudz izvērstākas iespējas cilvēkiem palīdzēt sajust pašiem sevi, sajust savu centru, apzināties savus resursus, augt savos resursos. Un vieta mieram, ko mēs ar māsu vēlamies padarīt pieejamu ikvienam, kam tas būtu nepieciešams, arī atnāca pirms laika kā ideja, kurai jau vairs netiek uzdots jautājums, kā tas būs, vai tas būs. Tas vienkārši tiek darīts, lai tas būtu. Un par to es esmu ļoti pateicīga, kā jau teicu, savai māsai. Esmu ļoti pateicīga savam vīram, kurš iznes visu smagumu realizējot projektus, ko mēs ar savu fizisko spēku izdarīt nevaram. Un drīzumā mums būs kupols. Lai mums būtu šī vieta mieram, vieta sev, vieta savai centra apziņai. Un sociālie tīkli. Sociālie tīkli.
Mācos sociālos tīklus, to var redzēt. Līdz šim nevienu savu ento kursu certifikātu nekad nekur neesmu nec publicējusi, nec likusi, jo man tas liekas āršķirīgi un otršķirīgi. Bet pašlaik, lai nosūtītu informāciju cilvēkiem, kuri iespējams citādi to nevarētu saņemt, es aicinu Instagramā sekot profilam Vieta Mieram, apakšstrīpa pa vidu, un arī Facebook lapā Vieta Mieram. Tur mēs publicēsim informāciju par to, kā mums šī ceļojumā sokās, kādas interesantas lietas mēs pieredzam, kādas nodarbības mēs drīzumā piedāvāsim, un ceru, ka tiksimies Vietā Mieram.